Ko daram? Pa kosmosu lejam 98. He pushed the button and then he released it. He looks at me and the biggest smile ever. Vecozā, mums tev jautājums ir. Tu kā fotogrāfs zini, tu saki, ka tur mīkstais viņiem ir? Nē. Labi, gaidām otro. This is your car. This is my car. You say no, it's no shit. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah? I have just 10 years, I building 5 years. Kas ir tavs sīvākais šīs dienas konkurents? Iesrienās līdz ir pāri! Super pasākums. Lūdzu, brauciet, atbalstiet savēju. Tu dziesmu Valērā, Valērā. Kā sogās tev? Mums īstenībā baigi daudz laika nav, teikšu godīgi. Mums ir jābūt 9:20 Tukumā. Tur mums pieslēdzās klāt braucienam Miks. Attiecīgi tālāk pēc Tukuma mēs dodamies uz Ventspili, uz Drag Race. Nu, un kaut kā tā atkal būs nelielais video vlogs pa mūsu notikumiem, ko mēs darām šeit. Labdien! Sagaidi. Ola, Valērā! Durvinieks. Galvenais inspektors Valērijas. Jā. Viktorija. Tātad mūsu pagājušā gada atkal dalībnieks Viktors, tātad mūsu grupas biedrs, bet bez kur mēs nevaram braukt uz Ventspils, tātad Drag Race. Tāpēc, draugi mīļie, Viktora koments vienmēr būs vietā, skatāmies līdz galam. Jā. Būs 2 M3 un 2 M5, un galā vēl būs mūsu klienta Marta ar M4 un arī Valērija klienta. Tāpēc, draugi mīļie, nu dodamies uz Drag Race, solās būt nopietnas pasākums. Es arī paņemšu īstenībā kaut ko šitādu, man liekas. Tāpēc, jā, nāc ar mani, jā? Nu skaties, kādas porcijas. Te teik, tādā tā kā vanna klausos, tādā mazgāties var. Laižam uz Tukumu. Tukumā mēs paķeram vienu biedru un tālāk mēs dodamies uz Ventspili. Kā tu jūties vispār operātori? Normāli? Ļoti labi. Valērā! 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 Hello. Ko daram? Pa kosmosu lejam 98. Tas ir vienkārši 2 eiro, bet 1,95 tas vispār, kas, kur? Man 109. oktāns darbā palika benģa. Man lētāk viņš pat iznāca nekā šitais. Noslauka asaras. Zini, kā man pateica? Man pateica, ka šitā benča, kuru es dabūju, 109 oktāns speciāli, tas ir kā Chanels. Starp benžiem, jā, starp tiem benzīna galvām, kur ir racingā, tas ir Chanels. Vajadzēja vēl izlīt paņemt. Vajadzēja, lai klāņi izlīt ārā visu. Wait, what? Tātad uzpildījušies te patās viršos Pa netālu. kosmosu. Pa kosmosu, jā, tas ir viens. Jā. Un kur mēs esam īstenībā Tukumā. Valērija pastāst 2 vārdos, kamēr ir vēl laiks. 3 vārdos. Jā. Poši, ātri un nežēlīgi, es teikšu tā. Nav vienkārši standartiem 5. Diemžēl standartiem 5 nav ne tuvu tam, kas ir izdarīts tagad. Tas ne tuvu nav tā pat mašīna. Tāpēc to Edija mums arī pastāstīs, kāds būs tavs sajūtas. Tieši tā. Un es arī gribu izbraukt, jo man patīk, kā tas tur parkojās.
rokas sāk sūkstēt, bet viss kārtībā. Viņam nauda ir, ko Viktors teica, ka tāla braucēji pelna labu naudu. Algs pacelt savu. 5, 3 un vēl vieniem 5. Visas 4 mašīnas viņš var nopirkt. Mēs arī iekrāsim iekšāvis turpat. Ierakst komentārā, ja tu esi tālbraucējs uz fūri vai uz baļķinieku, kāda ir normāla alga mēneša alga Latvijā? Tā viņi to arī pastāstīs. Jā. Klau, bet mēs dodamies tālāk uz Ventspili, tāpēc paldies par uzmanību. Tiekamies Sekojiet. Ventspilī. Pasties, sarkans saloniņš, viss kā vajag. Ja? Tā, let's go, braucam. Oho, forši, Kā tā sajūta? patīk. Salīdzinājumā ar M3. Nu, Klau, M3 ir savādāk mašīna, pilnīgi. Tas tāds vairāk, M3 ir tik sportisks, šis nav tik sportisks, šis vairāk tāds, redz, krietni lielāks. Gan arī 2 reizes smagāk mašīna. Šis tāds vairāk limuzīns, ar ko var laist kaut kāds, varbūt tālāks gabals, Eiropas braucienu, kaut kas tāds vietas īstenībā. Nu, liels auto, vietas daudz arī, pilnīgi cita mašīna. M3 vairāk tas tāds traktūvs ir. Ok, ieslēgsim būstu. Uljāns, ok, jā, piekrītu. Ir pilnīgi cita tačka uzreiz, pilnīgi cits aparāts. Kurš smuki aizgāja, ļoti labi aizgāja. Paklausamies, kāda dziesma vienkārši. Dzirdi, ja? Topš tādu atsitienošu. Ļoti labi. Ne? Klau, labi skan. Un te ir, te sadzirdējām. Te ir tas dobjais piestiens. Ja? Ierakst komentārā, kā tev liekas? Vai šitas salikums matēts šādā izpildījumā Edijam labāk iet, vai tomēr Edijam jābrauc ar M3? Man baigi patīk M3, es esmu rītīgs M3 fans. Baigi patīk tā mašīna. Šis vairāk tāds, es teiktu, ikdienas auto, ja ir. Tāpat tās pēc sliktākiem ceļa sekumiem viennozīmīgi M5 būs mīkstāks, komfortablāks. Ja tu gribi vairāk aizbraukt uz trases, pabaudīt tādu sportiskāku piestienu, jā, tas M3-nieks, viņš ir sportiskāks krietni. Šis auto ir ļoti nice. Un salikums ir tas īstenībā viens no laikam maniem favorīti. Man ļoti patīk melns matēts, pēc karbona interjers, salons, sarkans ar melnu. Jūs jau zināt, tas sarkanais, tāds nedaudz perversais, ja, bet tas tāds ļoti solīdi. Bet skāniņš super. Wow. Super. Ļoti labi. Karaši mēs atnācām 12. Vai tu gribi saņemt 2 bezmaksas ielas rītā Ventspils Drag Race festivālā? Tātad, kas tev ir jāizdara? Tev 12. ir jābūt pie Ventspils Drag Race festivāla ieejas. Mēs tur būsim 5 minūtes. Pirmie 2 cilvēki, kas seko First Auto LV un Mehanika LV, dabūs 2 biļetes pa vēl. Mēdienas, lai jums ir dāvana Latvijas Drag Race festivāla un no Mehanika.lv un no First Auto pa biļetei. Jā? Tā kā izbaudat pasākumu, no kurienes jūs esat meitenes? No Ventspils. Vietējais, ja? Skaidrs. Tad, ko būs 2 biļetes. Tā kā vīri, super. Jums jauks pasākums, jā? Veiksmīgi. Kāds mērķis šīs dienas pasākumam? Redzēt labas mašīnas. Ok. Pastīties, Ir kaut kāds favorīts, kas varētu vinēt šodien, kad tu nezinu, kas piedalās. Sen nav būs. Es arī īstenībā nezinu. Tāpēc Teic, ka 177 dalībnieki, iedomājieties? tas ir daudz no visiem. Vienkārši kaut kāds, Ok. Vai viņi paspēt izbraukt visi? Vai visiem točs? vai Bačkovs? Nu, jā, starp citu. Re, kur ir viena biļete. Paldies. Tu esi atrasts šodien, kad es tev ir otru biļeti. Tas ir vienīgais, kā mēs nākam. Nu, tev ir 3. biļete. Vīri, davai, lai jums labs pasākums. Ja? Pasākums labs. Давай. Veiksmīgi. Да, 3-4 у тебя делаешь. Jā, pomni. Nu, Klau, re, kur tālāk mēs braucam ar šito.
Pasties, reku tur brauciens, baigi fiksēs džeks kaut kāds, pasties. Un reku viņš ir. Čau. Vecos, Mehānika Icon Workshop skūters. Šis tavējs, Making those femto turbo chip. Ja? Klausies, tas ir kaut kāds projekts, ja es tā skatos. Tas ir projekts. Jā. Mēs jau viņu būvējām 2 gadus. 2 gadus. Tagad tad iesaistīti ir ļoti daudz uzņēmumu. Ok. Kolaborācija gandrīz ar visiem notika. Jā, ļoti daudz servismeņu. Ļoti daudz. Kas šitas ir? Tas ir, Ei, kā skan izplūde. Tas ir Karoči. downpipes, ja kaut kāds? No 0 līdz 100 75 sekundes. Tāpēc, draugi mīļie, esiet uzmanīgi. Īstenībā es tiem teikšu tā, lai jūs zinātu, ja jūs esat mūsu klients, tad mums ir jaunais maiņas auto vai no maiņas pārvietotājs. Reku mīkstais viņiem, tas ir ok, ja? Jā, tas ir draga riepas. Vecozā, mums tev jautājums ir. Tu kā fotografs zini. Tu kā fotografs zini. Tur ir ok, ka tur mīkstais viņiem ir. Nē, Nav. bet viņš uzspolēs, uzsildīs riepas. Uzsildīs un viņi pacelsies uzreiz spiediens iekšā. Vot, redzat, vot tāpēc mēs veidojam jums kontentu. Tāpēc mēs jums veidojam kontentu, lai jūs izglītotu. Vai ne? Tieši tā. Paldies. Ideāli. Paga, reku nav raiders, Raicev. Čau. Čau. Klau, nu tā arī likās. Sveiks, Rai. Čau. Klau, nu kāds noskaņojums? Eitīgs no First Auto. Dzirdēts, jā. Dzirdēt, pastāst pāris vārdos par savu braucamo, ar ko tu šodien brauc. Mitsubishi 3000 GT VR4 Twin Turbo. Strokers iekšā. Kas ir tavs sīvākais šīs dienas konkurents? Nu, es esmu daudzās klasēs, katrā klasē ir savs. Ok, Ar Lambertu skriešos. ok, skaidrs. Tad tu esi tātad noskaņots Vinēt Lambertu. Jā, Vinēt Lambertu. Ok, Raider, lai tev veicās. Jā. Prieks iepazīties un forši Jā. braucieni. Jā, čau. Čau. In some words, first time here in Latvia? No. Already many times, yeah? Maybe 5. Okay. I see only Honda, yeah? My first car was Honda Prelude. I remember. Nice. Yeah, it was 2.2 VTEC. What generation? 92, 91. With this like long speedo. Yeah. Yeah, Very nice. It was nice car. Yeah. Yeah. Thanks for comment, and if you want to tune the Honda, then Honda Tuning LT, yeah? Yep. Okay. Thank Ciao. you. Thank you. Thank you. Bye. What is this? This is your car? This is my car. Yeah, but how long it belonged to you? I have this 10 years. I building 5 years. 5 years you Yeah. built it? Yeah. The engine, what is the engine? It's a M50 block, M52 head, M54 B30 crankshaft. Everything custom made, balanced. It's a more than 10 grand in the So engine. basically this was kind of mixed one, yeah? Yeah. It's stroker. And you made it with yourself or you? Everything. Oh, that's Inside, outside, everything, but you see everything with these hands. hobby, That's hobby. why, yeah. It's a hard one. Yeah. But it looks great. It looks great. Maybe Yeah, it's thank not you. like I'm very, very fast. No, it's But it not. looks great. Look, I done this for the drifting, not for the drag racing. That's why I have a Nissan S14 all suspension, lock kits. That's why wheels like that. It's not made for the drag racing. It's not new shit. Yeah, that's why young generations have to see what we done. How we driving with the manual gearbox. We need accounting every second in my head, no by computer. No, just adjust on the computer and just air conditioning, put the air conditioning and driving. Yeah, this is old school properly. Here I you need need to work and with it. feel the That's car. why it's all. Oh, thank you, mate. Ļoti labs starts. Ļoti labi uzmeta reakcijas. Atceries, bija tie turbo kožlins. Jā. Man liekas, tur plēmot kaut kādi bija. Jā. Es atceros, man tā liekas. Bet tas ir tāds, Panāc, kas šis tāds? tas spiedienu mērs. Skatītāji jāsaka spiedienu, ja? Nu, kaut ko jau viņš mēra, visdrīzāk degvielas spiediens, viņam jāredz. Jā, ok. Būtu pateikt. Kas šitas tāds ir? To vajag džekiem prasīt. Bet Coil. visdrīzāk kaut kas, viņš iet uz svecēm, jā. Ok. Nezinu, kā viņš tur saucās.
Karoči, blasters kaut kāds. Kaut kāds blasters. Ej, būs precīzi atbild. Pagājušajā gadā mēs bijām, atceries, mēs jau plāpājām. To, ja? Hello. Hello guys, from last year. Yeah. We have a question. Can you tell us what is this thing? What is this? It's the one that gives the ignition to the engine. Ignition. The timing. Timing. Yeah. Like a perfect timing. Because if you wouldn't have that, It's the coil. So the coil sends the spark Okay. to the distributor, and that one goes to every spark plug. So inside there, it's one thing that rotates, so the spark goes to every cylinder that it should go to. New cars has a coil for every cylinder. Yes, yes. This one is old one. You have one coil, and then you have the distributor. Okay. Can you start car for us? Yeah. I think let's go there, because this sound was amazing, and car was moving. But it sounds different this year. Yeah? It's a bigger engine, Bigger engine. How big now it is? almost 9 liter. 9 liter, crazy. And that year was 8. Oh, Each year, 1 liter plus. but this is My car, so it's fucking hell. Man, This is you here, yeah? No, that's my mechanic. Ah, this is nice. that's why. Everybody knows if something happens, everybody knows who is in charge of everything. Yeah. This guy. It's like for AMG, they are making like who put the handmade like engine, And if you want to see the mechanic, just look at the one in white shirt over there. Oh, this one, yeah? Yeah. Okay, nice. Yeah, this is fun, yeah. So how's everything going this year? It's good for you. Yeah, it's good for now. I put the engine in for 2 weeks ago, so This is normal. This is normal. Yeah. I heard from everybody, all the racers, they do everything and finish 2 days before, 1 day before the race. Last This night. is like it. Last Last night. night, a few hours ago, and blah blah blah. Man, we saw you here. they saw you on the We engine. found you. We found you. Very pretty. Yeah. Nice head, nice head there. Okay, Very drunk. You're very dark in the picture. Oh, But you are happy. But you are happy. This is I am happy. most Hey, important. look, he's happy now. So is he sober or is he drunk? Hangover. But the car is going, everything is good. The Yeah. results. Yeah, You're good. happy with the result. Yeah, I have not used nitrous yet at this track, Okay. but without nitrous I have drove personal best. Okay. So I was down on 10:47. Okay. So I'm really happy with that. Okay. 1047 is good. Yeah, Without nitrous. without nitrous. Okay. So And with nitrous? I should go 9s. But you will use It's too nitrous fast. here. It's Yeah. too fast. You will use that? Yeah. Oh, this one But need to I film. will. I drive the 9.9 class, so I will just use it a little bit. Okay. I will put a button in the steering wheel. You press the button and it gets in the engine. But to explain how the nitrous is, it's like a turbo car without the turbo lag. Yeah. Then Yeah. So when I push the button, I get 195 horses more that fast. Yeah. Okay. Okay. A friend of mine, he tried 500 horses on the nitrous plate in the dyno. They saw it in at the graphs. It was 0.002. Then he went 500 horses right up. Just okay. with the button. So that's how fast the nitrous kicks in when you press the button. It would be fun to see your face when the nitrous is on. No? So it's hard to explain to people how it works. just only feel it. You Yeah. can just only feel it. This is how it My other mechanic that's not here today, he missed his fly this morning. Because he yesterday had some maybe party, no? He was selling a motorcycle and stuff in Sweden.
Okay, We are okay. from Sweden. So. Okay, yeah, we saw, yeah. And on the way to the airfield, he remember he forgot the passport at home, so he had Okay. to turn around. Okay. So it was like 2 minutes late. Ai, scheiße. So he's mad about that. But last year, we was street racing in Sweden, Yeah. and I got beaten. So we were going to change to street tires and drive home. But before I said, I have to let you go with the car Yeah. with nitrous. And he said, I don't want to drive the car. I told him, just push this button when I scream I have full throttle, because when you drive with not nitrous, you have to have a wide open, so it feels I have wide open throttle. Uh-huh. Otherwise, I can blow the carburetor off the engine and stuff. So it's, Okay. you have to be safe. Completely, yeah. Yeah, Completely so I open, yeah. I gave him the button with the wide open throttle. So I scream at him. He pushed the button, and then he released it. He looks at me, and the biggest smile ever, and then he pushed it again. Man, good luck. Thanks. And let's meet in next year again. We are your fans. Yeah. Ciao. Bye. Sekundes atkal. Es domāju, ka šis favorīts ne tikai mums. Ieskrienās līdz Sveiciens, draugi mīļie! Tātad mēs jums varam piemeklēt jums izvēlēto auto. Tātad First Auto nodarbojas ar automašīnu tirdzniecību. Stokā 100 mašīnas, varam pasūtīt visdažādākos auto, sporta auto, superkārs, arī vienkārši ikdienas automašīnu, ar kur pārvietojas no punkta A līdz punktam B. Tāpēc, ja tu vēlies atrast sev īsto auto, vērsies pie mums pie First Auto. Paldies par uzmanību! Pa ko gribās uzprasīt? Reku, es iedevu vietējām izbraukt. Jā, tieši tā. Būsi ceļu līdz Ventspilim, tu biji braucis šitā mašīnu. Jā. Izmantoja diezgan vis kaut kāds režīms. Gan pātrinājies, gan Ar kreiso lāpstu paturot, kreiso lāpstu, dabūju būstu, kā tu man teici. Jā. Būstu man pēc sajūtām kaut kāds 150 zirgi uzreiz likās. Nu, 100. Tur plus mīnus tā arī ir. 100. Viņš arī kaut ko jāskatās, jā. Motors pieslēdzās. 100 zirgi vairāk uzreiz. Ko es varu pateikt? Ko es vienmēr visos video teicu? Svars pa lielu, bet realitātē ar šito update, ko veicis Valērijas, te ir 900 zirgi. Tātad gandrīz 200 zirgi vairāk nekā ir stokā. Un tagad es varu teikt to, ka pie 900 zirgiem tā mašīna reāli krūti brauc. Super atsaucīgi. Un īstenībā Valērijas ir baigo štēli izdarījis. Tātad tik nopietni, kad skaties oriģināli, tai mašīnai ir garantija. Viņš vienkārši nokancelēja garantiju, ko darīja uzlauz viņu vadības bloku, ja? Arī sanāk. Tā arī sanāk. Un iepūt iekšā Failu. Labu kvalitīvu failu, nodīvu un performanci. tagad tur ir 900 zirgi, bet garantijas viņam vairs nav. Bet viņš pieņēma to lēmumu, teica, ok, daram, taisam projektu. Un projekts ir uztaisīts. Es tev teikšu to, ieplūda, Ventūra, izplūda dēkins, fails, midpipes, downpipes. Midpipes stāv, augšā katalizatori palikuši. Jā. Speciāli, kāpēc tas darās? Lai tā mašīna paliktu tāda ikdienišķa, Jā. lai es varētu viņu piešķilt un viņš nesmirdētu. Līdz ar to augšā katalizatori palikuši. Tas, kas lejā midpipe, viņi noņem, tur ir tagad Jā. pipes stāv, jā, un pilnā trūba visa garumā. Tieši tā. Lai nebūtu tā, ka izpūtēji galos ir melnā pirts, šeit viss ir čoti. Draugi mīļie, es teikšu tā, ka braucās super kruti, priekš viss tā svara, priekš viss tās sajūtas, viņš reāli neizbrauca. Es iekāpu no M3 man ļoti patīk. Super autiņš viens, fantastisks. Super sportisks, viss naistā. Arī, ka mēs samainījāmies ar Valēriju, es redzēju Valēriju sakaifoju, tā M3-nieki viņa jau Pēc patīkās. gan nē, man patīk. Un iekāpa M5, pilnīgi kaut kas cits, limuzīns, tā sajūta, tāda, tu tajā pašā laikā es varu braukt mierīgi, dinamiski, forši.
Bet ieliekot sportā, vienkārši viņš to rīdīgi sportists beigās. Liels aparāts, reāli G90, M5 reāli izmēros kosmosus, ja, un svarā. Bet brauc reāli krūti sportiski, labi stājās. Nu, tā kā tie, kas ir lielā M-mašīna cienītāji, kā M3, M2, M4, kas ir apmēram ļoti līdzīgas sērijas ar līdz vienu to pašu bāzi G par lielam versijā. Nu, M5, G90, ņemiet, dariet visu, ko var izdarīt. Aiziet, jā, un vienkārši baudiet. Nevajag domāt, nevajag skatīties to internetu, lasīt, domāt, ka to, ko jums tur pasaka, tas ir tā īstenībā, jā, nē. Jums, ja jūs gribat pilnvērtīgu viedokli, jums pašiem jāizbrauc. Kāpēc mēs to izdarām? Tieši, lai ir iespēja mūsu klientiem iesaisties, izbraukt, izbaudīt un saprast, ka tas nav tā, kā tas ir realitātē, kā cilvēks saka. Pavisam cits auto. Jā, mēs daudz ko uzlabojām. Piekari kā V-coilovers, tā V4. Vēl piekari tieši tā. Jā, protams, tas daudz ko izmainīja. Tad diski mums ir customizēti R22, priekšā un aizmugurē, arī Riebs Continental, Sport izplūdi, jā, ko teica Edijs. Ieplūdi Venturi mums ir, jā. Tas ir files, tas ir atlausas smadzenes. Tas viss kopumā to mašīnu vienkārši uztaisīt daudz labāk. Tu uzreiz, kā Edijs saka, 2,5 tonnas, to, ko mums tur BMW iestāstīja, ka mums 2,5 tonnas un visu to zina, jā, fine. Bet, kad tu sajūti, ka tu viņus var kontrolēt, tas ir forši kontrolēt, tas ir pavisam savā. Jā, jo viņš kontrolējās ļoti labi. Mēs pabraucām nedaudz dinamiskāk tādā rindiņā, un tu ļoti labi jūti, piemēram, vienmēr ir jautājums, kā tā mašīna stājās, kā viņa uzsāka, cik viņa ir atsaucīga, un tur jautājumu nav. Tur viss ir kārtībā. Draugi mīļie, M5 G90, Valērija, apsveicu. Paldies. Yo, what the fuck? I'm feeling good right now. I'm feeling good right now. And I came to get down. And I came to get down. Tātad, diena pirmā Ventspilī ir beigusies. Tas, kas netika uz šeit, tas ir tavs problēmas. Tas, kas te bija, es domāju, palika laimīgs un arī paliks varbūt uz rītdien. Rītdien super būs laiks, šodien arī bija laiks labs. Varbūt uz vakardienu bišķi sūdīgāk, jā. Bet tomēr super pasākums. Super pasākums, pa laiku runājot, jūs redzat vecais zēns bišķi ir iededzis, ja? Tā kā, klau, laiks... Krēma nebija vienkārši. Krēma nebija, nemāzējāmies, te viss ir normāli. Bet pasākums foršs, Valērijas 4. gadu, kā jau teicu, es 2. Tik tiešām ir labi, kompānija atbraukt, atbalstīt savējos. Es teikšu tā, nākamgad jābrauc atkal, un kā jau mēs esam šajā auto komunā, tai ir BMW, M auto, un mēs lielu tā teikt to komūniņu netaisam, bet viņi mums ir savējā. Varbūt atnāks tas laiks, kad mēs arī varbūt piedalīsimies, jo visi prasa, kad jau jūs piedalīsiet. Īstenībā mums ir ar ko piedalīties, bet tā slodze ir tik liela, ka mums vajag arī veltīt laiku mūsu klientiem, draugiem, parunāties, pastaigāt, pašiem paskatīties, parunāt ar citiem. Ka vēl, ja piedalīties, tas ir atsevišķa lieta, bet atnāks tas laiks, kad mēs paliksim ļoti veci, tad mēs ar tādām lielām bārdām, kā tas onkuls no Zviedrijas. No Zviedrijas. Uzlīmēsim, mehaniķi uzlīm, Laura, es uzlīmēšu, un viss. Super pasākums. Lūdzu, brauciet, atbalstiet savējos, atbalstiet Ventspili. Ventspilī mēs šodien dzimšanas dienu, būs salūts. Tas ir tāda baigi forši datumi, ka tu vari atbraukt, izbaudīt to weekendu ne tikai dragreisā, bet arī pilsētas svētkos. Super, brauciet, nevajag sēdēt Rīgā, Rīga ir pārpildīta, brauciet uz Ventspili, brauciet uz citām pilsētām, Liepāju, Rēzekni un tā tālāk. Daudz visāds kaut kāds pilsētas, jā? Piedalīties arī M-braucienā drīz. Es ceru, ka Edijs pasludinās šito. Pirmdien jāpasludina, 22. augusts, es jums pasludinu tagad, tad, kad jūs skatīsieties šo video, gan jau datums būs sen pasludināts, bet 22. augustā būs M-braucieni, 23. augusts. Tāpēc pavisam drīz jau mēs atkal mūsu M-komunā būsim kopā un gāzīsim kaut kur. Draugi mīļie, jā, jūs zināt, tiekamies, piesakojam. Jūs zināt first auto telefonu numuru. Jā, zvanat. Ja mašīnas ir nepieciešams, lūdzu zvaniet. Ja nepieciešams kaut kāds cits lietas, kaut kāds apkops, lūdzu zvaniet mums. Jā. Mehānika LV. Mehānika LV, tieši tā. Tāpēc kaut kā tā, dodamies tālāk. Sekojiet un liekat laiku. Tas ir tikai sākums.